Dzīvo drošāk! Kopā ar Lapsiņu Ašo un Vilciņu apdomīgo. Lapsiņ, kā tu sēdi? Kas tad var noķert? Tu vari apgāzties, Lapsiņ. Muļķības. Kādu uz krēsla apsēdies? Nešaupojies, nedīdies, citādi pēc brīža tu būsi zemē augšpēdus. Nemāci mani! Es neapgāzos speciāli, tas notika netīšām. Lapsiņ, mieru, tikai mieru, mēs taču visu varam izrunāt. Ja sadusmojas tevi kāds, uzreiz tad kauties neuzsāc. Vislabāk strīdus risināt ir mierīgi tos izrunāt. Nu, piedod, Vilciņ, tu taču zini, kā es protu ātri sadusmoties, bet esmu tik priecīga, ka man ir tik gudrs un jauks draugs, kas pamāca kā drošāk jārīkojās. Lapsiņ, atceries, ko es tev teicu par ēšanu? Pareizi, tu taču jau man mācīji. Ja tu gribi paēst droši, šādu padomu tev došu. Ej pie galda apsēdies, paēd lēnām nesteidzies, jo, ja ēdot skraidīsi, lēksi, bumbu spērdīsi, tev var sanāk aizrīties un pēc tam vēl ārstēties. Un vēl brīdinājums viens, domā, ko tu mutē liec, ne jau viss, ko redzi tu, domāts, lai to apēstu. Lapsiņ, tu zini, kā šķērs Jānis pareizi? Nē, Vilciņ. Ar aiztaisītiem galiem pagriežam galus uz leju un paņemam plaukstā. Šādi? Šādi būs droši. Un tagad iedos man lūdzu šķērītes. Lūdzu, Vilciņ. Mēs dodam ar apaļajiem galiem. Šādi? Šādi, bet vislabāk noliec uz galda. Lūdzu, Vilciņ. Paldies! Pareizi. Es atcerējos. Vai tu zini, kas ir ass? Nazis, šķēres, adatas. Ar tiem jāprot apieties, citādi var sadurties. Drošāk būs jāsās lietas, ņemsi tad, kad lielie klāt. Tās nav bērnu rotaļlietas. Vajag sevi pasargāt. Ui, Vilciņ, mani kāds sauc ārā. Paskatīšies, kāds... Oi! Pagad. Ja pie loga kas ir vaļā, tevis sauc kāds balsīs skaļā, pieeja tuvāk, paskaties, bet pa logu neliecies. Es nedrīkstētu arī liekties, ja es atrastos pirmajā stāvā. Arī pirmajā stāvā liekties pa logu ir bīstami. Labāk izej ārā vai pasauc draugus pie sevis. Pareizi! Tā taču arī var izdarīt. Pag. Ja pa kāpnēm skrien un lēkās stundies grosties cik tik spēka, tad var nākties tev uz māju iet ar ieģipsētu kāju. Es negribu ieģipsētu kāju. Turpmāk iešu lēnāk un uzmanīgāk. Mani makaroni! Čau! Oh! Lapsiņ, esi uzmanīga. Atceries, kad bija mazs, mamma teica, neņem karsts. Tagad esi paaudzies, proti drošāk rīkoties. Es atceros, man taču mamma jau mācīja. Tomēr vēlreiz der tev zināt lietas, kas var apdedzināt. Cepeškrāsnes, plīts un panna, kafijkrūze, tējas kanna, kamīns, ugunskurs un grils. Viss, kas karsts un viss, kas svilstoji.
Vai tad mēs drīkstam iet pāri ielai bez pieaugušajiem? Nedrīkstam. Kad tev iela jāpāriet, nedrīkst draiskoties un skriet. Kopā ej ar lielajiem, roku dod un klausi tiem. Paga, vilciņš, skaties, batuts. Ejam lēkā, divi tā. Labprāt! Tikai jāskatās, lai batutam vienmēr riņķī ir siets, lai mēs neizkristu. Kad uz batutu tu tiec, skaties, lai apkārt ir siets. Tikai vienam lēkt ir ļauts, un pat 2 būs pār daudz. Aha, tad jau sanāk, ka divatā, ja mēs lēkātu, mēs varētu sasisties. Tieši tā! Nu tad gaidi, vilciņ. Ātrāk, mūsu draugi jau mūs gaida! Vai tad mums nevajag pasaukt līdzi pieaugušos? Pareizi, vilciņ! Cik labi, ka tu esi man tāds prātīgs draugs. Man šīs svarīgās lietas vienmēr aizmirstās. Jā, kad tu izej pabraukāt, sevi vajag pasargāt. Ceļu sargi, ķivere. Ļoti gudra izvēle. Un vēl tas arī nav viss. Noteikums ir svarīgs šis. Kamēr nedaudz paaugsies, pieaugušie līdzies. Lapsiņ, kur tu viena dosies? Es redzēju tik skaistu taurentiņu. Es gribu aiziet paskatīties, kur viņš dzīvo. Vai tad tev nav bail vienai apmaldīties mežā? Ja ar vecākiem vai jomi kopā iet pastaigāt, turies blakus neej prom, drošāk visiem bariņā. Bet, ja aizskriet sadomā, kaut uz brīdi netālu, savējos steidz brīdināt, pasaki, kur iesi tu. Tad jau sanāk, ka es varu iet paskatīties, kur taurentiņš dzīvo, man tikai vajag pabrīnāt mammu? Tieši tā! Lapsiņ, Jā. Vai tu zini, kur vēl var apmaldīties? Es zinu. Uz ielas var apmaldīties. Rotaļu laukumā. Lielveikalā. Bet vai drīkst iet līdzi svešiniekiem, kuri piedāvā tevi aiziet uz mājām? Nekādā gadījumā, vilciņ. Ar svešiniekiem nerunā. Tiem līdzi doties nedomā. Ja baidies, vajag projām skriet un neklusēt, bet skaļi kliegt. Ja tomēr nejūties tu droši, ir jārīkojas sekojoši. Ej tur, kur cilvēku ir daudz, vai policistu sauc. Vilciņ, skaties, tūlīt saulīte jau spīdēs. Braucam peldēties, mana mamma mūs aizvedīs. Aiziet! Aiziet! Kad tu iekāp mašīnā, sēdies savā krēsliņā, jostu ņem un sprādzējies, ceļā droši dosimies. Šodien ir tik silts! Es tā gribu ātrāk iet peldēties. Vilciņ, mamma ilgi pārģērbjās. Ejam peldēties jau tagad. Pagaid, Lapsiņ, vai tad mēs drīkstam vieni paši iet bez pieaugušiem peldēties? Nedrīkstam. Ja pie ūdens gribas iet, pieaugušos pasauciet, tad var droši spēlēties, šļakstīties un peldēties. Ak, vai, kad sunīts! Pagaid, Lapsiņ, atceries, es tev mācīju, ka pie svešiem suņiem nedrīkst iet. Pareizi, tu taču man jau mācīji, un man vienreiz arī jau gadījās tā, kad gribēju sunīti papajāt, bet viņš man uzrūca un gandrīz vai iekoda. Tagad esmu guvusi mācību. Sunīši un kaķīši visi tādi mīlīši, tā vien gribas piet klāt, noglāstīt un papajāt. Bet savus zvērus pājāt drīkst, nevis tos, kurus nepazīsti. Tie var tev pāri nodarīt, uzklupt vai nobaidīt.
Vilciņ, tev ir gadījies līdzīgi? Jā, atceries manu suni Reksi. Jā, tavs foršais suns Reksis. Nu, vienu dienu es piegāju pa tuvu viņa bļodiņai, un viņš man uzrūca. Tavs suns? Jā, ja tavs zvēriņš guļ vai ēd, labāk viņu netraucēt, iztraucēsi dusmīgs kļūs, tev un citiem bīstams būs. Au! Oi, Vilciņš sasita kājiņa, kvaja. Laciņ, nav tik traki, bet vai tu atceries, ko es tev stāstīju? Kā jārīkojas šādā situācijā? Pareiz, tu taču man mācīji. Ja kāds briesmās nonācis, vai ar tevi ir kas noticis, lūdz palīdzību skaļi sauc, kliedz, kamēr tevi sadzird un nepārtrauc. Nu ko, pasauksim palīgā kopā? Jā. Palīgā! Kā tavi draugi šūpojas, pa gabalu tad lūkojies. Bet, ja pēkšņi pats krīti bumžs pladāts, nogaidi un necelies, šūpols līdz apstāsies. Jā, es zinu, ka jānogaida, kad šūpolis apstāsies. Savādāk var atsist galvu. Tad, kad šūpolis apstājušās, droši var celties augšā.